Čau! Šodienas video būs par to, kā es no šī panākšu savu ikdienas tēlu, kurā es izskatos vismaz kaut kā pēc cilvēka. Kā jūs redzat, man ir rozīgi mati, es viņus tikko nokrāsoju svaigi, un viņi visticamāk būs tad neonīgi rozā pagaidām, bet es izskatos tik bāla un mirus. Pirmais, ko es darīšu, pirms es sākšu krāsoties, ir es uzlikšu šo Garnier sejas acu. Mans kaķis mēģina tikt ārā no šīs istabas, jo viņš atsakās būt ar mani draugi. Es uzlikšu šos zem acīm mitrinošos, es nezinu, kā viņi tulkojas, mitrinošās maskas tieši zem acīm, tāpēc, ka man vajag palīdzību zem manām acīm. Pēdējā laikā es guļu tik maz, ka es pat īsti nezinu, vai to var nosaukt par gulēšanu, tāpēc mēs vienkārši uzliksim šīs sejas zem acīm, un kamēr es esmu beauty blogeris, es varu jums pateikt, šie īstenībā palīdz. Šis Moisturize plus Fresh Look Eye Tissue Mask palīdz. Es parasti sāku ar savām uzacīm, un es nezinu, kur, es nopietni nezinu, kur es pazaudēju savu uzacu zīmolu, tāpēc mēs izmantosim šodien veco labo uzacu pūderi, kurš man ir sadrupis un ļoti skumjā kondīcijā no Max Factor. Kas ir jauns manā dzīvē? Man šķiet, ka manā dzīvē nav gan nekā jauna, par ko varētu baigi tā runāt un teikt, jēj, manā dzīvē ir tik daudz kas jauns. Ziema nav mans gadalaiks. Es nezinu, cik daudziem no jums patīk ziema un cik daudziem no jums cilvēkiem šķiet, ka jā, ziema ir viens no labākajiem gadalaikiem gadā, bet ziema ir tik ļoti ne mans gadalaiks. Man nepatīk pufaiks, man nepatīk vilkt daudz apģērbu, un pēdējā laikā es jūtos šajā valstī kā ne savā valstī. Un visi, kas mani pazīst, zina, ka es esmu ļoti liela patriote, esmu ļoti liela savas valsts patriote, bet pēdējā laikā man šķiet, ka viss apkārt ir tik neapmierināta ar visu, un ka šī vide ir vienkārši palikusi ļoti depresīva un toksiska. Jā, mēs sakam to, ka mēs paši radam valsti, kurā mēs dzīvojam, un no mums ir atkarīgs tas, kas notiek mums apkārt. Bet, godīgi sakot, šis viss ir palicis bišķiņ emocionāli. Bāc, kur tu gādies? Šis viss ir palicis bišķiņ padaudz priekš manis. Ja jūs saprotat, ko es domāju. Es pat esmu runājis savā Instagramā, ja nesako, tad piesako Sudraba Kāja. Un es īstenībā jūtos arī nedaudz pārdotas savā interneta platformā. Es nezinu, ko jūs gribat redzēt, es nezinu, ko es gribu filmēt, bet es zinu, ka es filmēšu. Kaut vai šāds video paliekam. Man patīk ar jums runāt, un man tik ļoti patīk šī sejas maska. Vienkārši ne pa tēmu. Mēs tagad būsim tādi dikti tuvi un ļoti personiski, un es ņemu no šīs burvīgās acu maskas, un es iesmēšu visu savā sejā, un es noteikti nespiežu zem savām acīm, tāpēc, ka mēs negribam, lai mums ir daudz grumiņa, vai ne? Un šis tiešām super mitrina man zem acīm. Un es izmantošu šo Garnier mitrinošo krēmu, kurus izmantoju katru dienu, un es vispār parādīšu, cik maz man ir palicis. Es nezinu, vai es redzēsiet, bet man ir dikti maz palicis, un es viņu diezgan labi uzklāju, jo ziemā mūsu ādai vajag dikti daudz mīlestības, un es ceru, ka jūs dodas vai ānu. Un šis ir ļoti lēts, salīdzinot ar visiem mitrinošiem krēmiem, ko esmu lietojusi, un tas reāli strādā. Viņam ir vairāki veidi, bet šis ir Honey 3-in-1 Day Cream, Night Cream un Mask. Jūs varat viņu izmantot, un tas ir priekš sausas un ļoti, ļoti sausas ādas. Man ir šis liners no Essences, kurš nav mans. Šis ir mans draudzenes Sabīnas liners, kur es paņēmu vienreiz, kad mēs devāmies kaut kur, mēs gājām, un man nebija linera līdzi. Un es tā arī viņu nesmu devusi viņai. Un Sabīna, ja tu skaties šo video, tu nedabūsi atpakaļ savu lineri. Es kādu dienu tev uzdāvināšu citu lineru šī linera vietā, tāpēc, ka šo lineru es tev neatdošu, jo man viņu vajag vairāk nekā tev šobrīd. Un, jā, paldies tev par lineri, un šis tagad ir mans. Ko es daru? Ja esat pamanījuši, es esmu sākusi kopš vasaras beigām krāsot savus kaķices citādāk. Es sāku ar vidējo acu daļu ļoti tuvu. Un vienkārši novelku uz āru. Var teikt, ka es sāku savu kaķici no acu vidus, ka man iekšējā daļā nekā nav.
Un tā es krāsoju. Tad es aizpildu ārējo daļu. Mans kaķis cenšas izdomāt māju, bet tad es ņemu, uztaisu mazu astītu zāru, šādu. Un tas ir aptuveni viss. Es parasti esmu dramatiskāk, ja es kaut kur dodos specifiski uz kādu pasākumu vai man vajag kaut kur filmēties, bet ikdienā es taisu ļoti maziņu tādu Un man ļoti patīk, ka man iekšējā daļā nav iekrāsas, tas izskatās. Es nedomāju, ka tas izskatās dabīgi, jo nevienam dabīgi nav tādas kaķetes dzīve, bet šis man liek justies tā ļoti neitrāli salīdzinoši nekā, ja es krāsotu visu savu acī. Kad es pabeidzu savus acis, teorētiski es vēl neesmu pabeigusi, jo, kā es jums saku, es uzlieku vēl vienu skropstušu, kur es nevaru šobrīd atrast. Es atradu. Es paņemu šo L'Oreal Paradise Ecstatic, kas ir arī ūdens izturīgi, ne ūdens izturīgi ir dzeltenā iepakojumā. Un es uzlieku tādu ļoti foršu kārtu skropstu tušas acīm, ka tā jau ir nožūsi. Tāpēc man sanāk ir skropstu tuša, liners un skropstu tuša. Es nelieku uzreiz otro kārtu skropstu tušu, tāpēc ka tad tas viss izskatās nav forši. Netaisa to foršo efektu, kas man patīk. Un tagad jūs redzat, cik ļoti mans skropsts var riktīgi redzēt, kas ir tieši tas, ko es gribēju panākt. Lai redz manas skropstas arī pa 1000 jūdžu attālumā. Es esmu tālāk. Mums vajag kaut ko izdomāt ar manu ādu. Es uzlikšu šo Nutri Effect mitrinošo krēmu no Avona. Ja jūs man sekojat, jūs zināt to, ka šo krēmu es izmantoju ļoti bieži. Nenormāli. Šis ir mans holy, smolly, vienkārši holy lieta. Un es esmu dzirdējis nedaudziem cilvēkiem, ka viņi dienu šo produktu arī. Viņi vienkārši likšu uz sejas. Mums šodien būs tāds dabīgais glāma, cik manas acis izskatās dabīgi. Un runājot par kaģecīm, šīm strelkām, man šķiet, ka tas uzreiz pagarina tavas acis un liek tev izskatīties ļoti tā rāru. Tālāk es ņemšu šo gandrīz beigto, jūs atradiet, cik maz man tur ir palicis produkta NYX Stay Matte But Not Flat Liquid Foundationu, kuru man vajag fiziskām piepūlēm izspiest laukā. Tas ir labs tonālais, bet viņi ir tik maza man. Es ceru, ka man tur kaut kas sanāk. Es tagad ņemšu, kad es esmu jau uzlikusi tonālo un uzlikšu vaigu sārtumu, un pēc tam es iekonturēšu. Un man šķiet, ka es parasti sāku ar vaigu sārtumu, jo man patīk, ka man ir diezgan sārtu vaigi, un tas tik un tā pēc tam noiet, kad es pludinu kopā ar nedaudz deguna. Jo šis ir ikdienas make-up, šis nav, es cenšos iet un iekarot vecīgu make-ups, jūs zināt. Man ir rozā mati, un man šķiet, ka man vajag diezgan rozā vaigus šobrīd. Es izmantošu šo no Douglas kontūražas paleti pirmo reizi šodien, un es ņemšu šo bronzīgu, kaut ko starp šiem diviem toņiem. Es mācījos, ka viņi ir pigmentēti, tāpēc es diezgan nostīšu nost. Tāds man ir bail. Ok, ir labi. Un es viņu klāju savā vai kaut kā iedobē un uz priekšu. Ok, šis ir pigmentēts. Tagad es ņemšu šādu vienkārši parastu pūderotiņu un es visu sapludināšu. Tagad es paņemšu Fix Plusu un uzlikšu... Es vienkārši ieveidošu savus matus un es būšu līdz atpakaļ. Un es ieveidoju savus matus, es uztaisīju lokas. Ja jums gribās redzēt video, kā es taisu savas lokas ikdienā, tad droši rakstiet man lejā. Un jā, lai jums ir jauka diena. Paldies, ka neskaties šo video! Gadieties, kāpēc es ieklēdos. Paldies, ka neskatieties šo video. Es taisos tagad ārā uz centru un jā, jūs izskatīties labi ar kosmetiku un bez kosmetikas. Vienkārši bija tāda transformācijas challenge no 0 uz 100 un šis ir mans 100 ikdienas. Tāpēc
Jā, un kā jums patīk man jaunā matu krāsa? Viņa nav jauna, šādā krāsā man jau bijuši 3 reizes mati, bet jebkurā gadījumā paldies, ka noskatījāties šo video un atā, neaizmirstiet piesakot, nokomentēt un atrodi mani Instagramā. Atā!